Vienīgais tirgus, kurš pagājušajā nedēļā pabeidza ar pārliecinošo kāpumu, bija Rīgas tirgus. Šeit ir jāpiebilst, ka nedēļas apgrozījums tikai nedaudz pārsniedz 100 000 eiro, līdz ar to norādot, ka vietējie investoru uzmanība daudz vairāk koncentrējas uz jaunā budžeta pieņemšanu, nevis uz vērtspapīru tirdzniecības. Pārliecinošs kāpums bija vērojams Ventspils naftas akcijai, kurai cena sasniedza Lats 38, pēc tam lēnām stabilizējas uz Lats 35. Turpmākā Ventspils naftas akcijas cena dinamika lielā mērā ir atkarīga no bāmām par dividendiem. Tomēr gribētu piebilst, ka Lats 35 Ventspils naftai ir ļoti stiprs pretestības līmenis. Lietuvas un Igaunijas kompānija atskaites norāda uz mazumtirdzniecības apjomu samazināšanas. Tā Baltikai un Aprangai, kuri paziņoja oktobra rezultātus, ir vērojams pārdošanas apjoma samazinājums par 23–24%. Šī dinamika nav slikta un nav negatīva, ja mēs salīdzinām to ar septembra rezultātiem, kad apjoma samazināšanas sasniedza 34–37%. Savus trešo ceturkšņa finanšu rezultātus paziņoja Limpik, un kompānijas zaudējums šajā periodā sasniedz 5,4 miljonu eiro, no kuriem 2,6 miljoni bija saistīti ar 18 kazino slēgšanos. Vai šīs bija pārsteigums tirgumu? Diez vai. Īstenībā oktobrī Olimpika informēja par kazino slēgšanu un lielām izmaksām ar to saistītām.